vilki aitas, un tagad nākamā tēma nav mazāk sāpīga, bet parādījusies un aktualizējusies salīdzinoši nesen, jo pavasarī mēs vairāk zosis nevaram medīt, bet viņas mēs varam letāli atbaidīt. Tādēļ es aicināšu lūdzu Gitu Strodi, dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta direktori, pastāstīt, kas šajā jautājumā notiek. Jā, labdien! Kad Linda minēja par zosīm un zosu letālu atbiedēšanu, kā mēs viņu arī reizēm saucam, tad es saku, tas ir pasākums, kura rezultātā zosis no šausmām nomirst. Tas humoram. Bet, ja nopietni, tad mēs neesam unikāli. Arī citās valstīs pastāv šīs pašas problēmas ar migrējošajiem putniem un pamatā ar zosīm. Un organizatori man lūdza pastāstīt par migrējošo putnu postījumiem un pasākumiem, kā šos postījumus mazināt. Es, diemžēl, nevarēšu pateikt vienu universālo recepti, kas visam un visos gadījumos strādā, jo tādas vienkārši nav. Ir dažādu pasākumu kombinēšana, un tā viena lieta, ko mēs varam izmantot, vai es teiktu, tas teiciens būtu tāds, jo mēs labāk pazīstam savu ienaidnieku, jo mēs labāk zinām, kā ar viņu cīnīties. Tad zosis nav ienaidnieks, bet jo mēs labāk pārzinām zosu vai dzērju vai citu putnu ekoloģiju un viņu paradumus, tad mēs varam balstoties uz tiem domāt un izmantot risinājumus. Un tieši tas pats man būtu atbildot uz iepriekšējo runātāju prezentācijām, kur izskanēja daudz un dažādi priekšlikumi, ka jā, daļa no priekšlikumiem ir labi, darāmi, ieviešami, bet daļā gadījumu es ieteiktu padomāt, vai nav kaut kādas lietas, kas ir pamaināmas arī mūsu līdzinējā apsaimniekošanas praksē, kas arī būtu vērsts uz to, lai mazinātu postījumus. Mazliet par iesākumam par normatīvo regulējumu, tad migrējošie putni ir tie, par kuru radītajiem postījumiem var saņemt kompensācijas. Un šeit gan arī tas mehānisms ir tāds, kad ja nav īstenot prevencija, un ja šie zaudējumi nav būtiski, tad kompensācija netiek izmaksāta. Un mēs mēdzam sevi salīdzināt ar citām valstīm, kā ar citās valstīs. Tad, ja mēs salīdzinām sevi ar to pašu Igauniju, tad Igaunijā par migrējošo putnu postījumiem kompensācijas netiek maksātas. Un viņiem arī mēģinājums, lai gan viņi bija pirmie, kuri izsniedza atļaujas zosu letālai atbiedēšanai, viņu izsniegtās atļaujas 2. gadā nevalstiskās organizācijas apstrīdēja tiesā, un līdz ar to viņiem šobrīd arī atļaujas netiek izsniegtas. Tā kā šajā ziņā vismaz attiecībā uz zosīm mēs esam bišķiņi labākā situācijā, ka atļaujas mēs vēl izsniedzam un arī kompensācijas maksājam. Un tā tad ir daži kritēriji, kas minēti noteikumos, gan par to, kad ir jābūt vismaz vienas minimālās algas apmērā šiem te postījumiem un noteiktai platībai, arī ir komisija. Un, un ir šis te nosacījums, kad ir jābūt izmantotam kādam no šiem te postījumu mazināšanas veidiem, metodēm, kas var būt gan akustiskie, gan vizuālie atbaidītāji, bet kā jau te arī iepriekšējais runātājs pieminēja, ar šiem akustiskajiem atbiedētājiem ir labi zināma lieta, kad, ja tas tiek regulāri ilgstoši lietots vienā vietā, putni tam pielāgojās un vairs no tā nebaidās, tieši tas pats ir ar vizuālajiem. Un tad kā papildus metode Latvijā ir atļaut šī te putnu nogalināšana migrācijas laikā, bet ne tajā brīdī, kad putni lido, bet tad, kad viņi ir nosēdušies uz lauka. Un, kad tas viss tika ieviests, tad arī mēs ļoti labi saprotam, ka tas nav vienīgais risinājums, nav arī risinājums nošaut visas zosis, tas neko nemainīs, tas būs tikai sliktāk, bet tās metodas ir jākombinē. Bet
Jā, var kombinēt, var nekombinēt. Tas, ka ir postījumi, tas ir zināms fakts. Lielākos postījumus rada migrējošās zosis, pamatā sējas zosis. Un tai pašā laikā arī par dzērvēm. Latvijā tā specifiski dzērvis un cik dzērvis noposta, vai arī mums ir arī gulbi, kas noposta laukus. Specifiski neesam vilkuši ārā informāciju, jo lielāko daļu zaudējumu jebkurā gadījumā rada zosis. Bet tāda informācija ir apkopota pētījumos no citām valstīm un tām pašām dzērvēm, piemēram. Tad vienā reģionā, kas būtu Francijā salīdzināms ar Latvijas izmēriem, 3 gadu periodā dzērvis ir tuvu 200,000 eiro postījums radījušas, un Zviedrijā 1 gada laikā tie ir 400,000 eiro. Dzērvis arī vienkārši ir pieradušas pie cilvēka klātbūtnes, vairs nebaidās un kādreiz bija tramīgākas. Un zosīm ir līdzīgi, skaits bija sarucis, tad skaits atjaunojās. Un vienlaicīgi ar šo te zosu skaita pieaugumu un populācijas atjaunošanos Eiropā arī ir mainījusies mūsu lauksaimnieciskā prakse un vispār saimnieciskā prakse. Līdz ar to tas viss kopā arī radīs šo te efektu, kad no vienas puses dabas aizsargi var priecāties, ka zosu skaits ir atjaunojies, no otras puses par to nemaz nav priecīgi zemnieki. Tālākajās slaidos es izmantošu informāciju, kas ir Latvijas Universitātes pētījumā. Es ieteiktu tiem, kam šī tēma interesē, izlasīt. Tur tiešām ir apkopota prakse gan no citām valstīm, gan kompensācijas, preventīvie pasākumi, kas ir citās Eiropas valstīs, un kādi ir šie te secinājumi arī par situāciju Latvijā. Tikmēr no statistikas, ko dabas aizsardzības pārvaldē ievācam par migrējošo zosu pamatā vai migrējošo putnu radītajiem postījumiem no 17. gada, tad uzkrājam datus, jo no 17. gada arī ir uzsākusies šī kompensāciju izmaksa, tad principā lielākie postījumi tika radīti 2019. gadā, un tas ir saistīts ar to situāciju, ka tajā brīdī, kad bija sākusies zosu migrācija, sākās augstuma vilnis un putni atmetās atpakaļ un palika Latvijā ilgāk baroties. Un tās nebija vairs tikai dažas dienas, bet tās bija vairākas nedēļas, un rezultātā, kamēr nebeidzās augstums tālāk ziemeļos, tikmēr arī putni barojās pie mums, un šie te postījumi radās. Un tas arī bija tas brīdis, kad mums bija pamats savā pusē lēmt par to, ka mēs varam arī piemērot šo te metodi ar letālu atbiedēšanu, jo mēs varam pamatot un pierādīt, ka šie te postījumi ir būtiski. Tagad šajos nākamajos gados tas kompensāciju apmērs nav bijis tik liels. Daļēji izmaiņas ir saistītas ne tikai ar to, ka zosis ir mazāk apēdušas, bet arī ar to, kad ir pamainījušies noteikumi un kritēriji, kā aprēķina. Jo kādreiz bija tā, ka vienādu kompensāciju saņēma gan tas lauksaimnieks, kam ir nopostīts viss lauks pilnībā, gan tas, kam varbūt ir mazs stūrītis cietis, un pēc tam, pēc pāris nedēļām tā skāde nav nemaz tik liela. Kā jau es minēju, tas pieaugums ir dažādu iemeslu dēļ radies. Un tas, ko vajadzētu saprast ar zosīm, ka rudenī, kad zosis lido, tad viņas lido ļoti ātri. Savukārt pavasarī, kad lido pāri Latvijai, zosīm vajag paēst. Un kur ir vieglāk paēst? Vai tad, ja ir bagātīgi uzklāts galds, vai jāmēģina kaut ko atrast? Līdz ar to, ja ir lieli iekopti lauki ar tiem pašiem ziemājiem, tad loģiski zosis izvēlēsies šo vietu, jo viņām ir svarīgi ātri, pēc iespējas vairāk uzņemt ar proteīniem bagātu pārtiku, lai var lidot tālāk. Un tad vēl viens tāds apstākļus, kas jāsaprot, zosis nakšņo mitrās vietās purvos,
Un no ārzemju pētījumiem un arī no Latvijas novērojumiem, apmēram tas vidējais attālums ir saprotams, kādā zosis uzturēsies ap šiem purvājiem. Līdz ar to nav brīnums, ka, ja, piemēram, Latvijas apstākļos mums ir Lubāna mitrājs, mums ir Teiču purvs, un starp šiem abiem lielajiem mitrājiem un purvu teritorijām principā arī ir lielākie zosu postījumi, tur arī zosis visvairāk tiek uzskaitītas un rada postījumus. Tad pēd uz uzklātā galda un tad aizlido nakti atpūsties purvā, kur viņām plēsēji netiek klāt. Vēl viens tāds apstākļus, kas ietekmē to, kāpēc zosis izvēlās to konkrēto lauku, ir tas, ka, ja lauks ir vismaz 100 hektāri liels un lielāks, tas ir atklāts, nav koku, labi pārredzams, tad tā ir vieta, kur zosu baram piemesties, jo viņas var pamanīt, vai tuvumā nav kāds plēsējs. Zinot šīs te lietas no zosu ekoloģijas, tā kā var jau mēģināt saprast, kuros gadījumos, ja būs ziemāji, pilnīgi droši var rasties problēmas ar zosīm. Jā. Tas, kas arī nav droši vien nevienam noslēpums, tas, kas zosīm visvairāk garšo, tātad kukurūza, arī zālāji, ziemāji, ziemas rapsis, un arī savā ziņā var teikt, ka zaļināšanas pasākumi, kas ir bijuši ar papuvju saglabāšanu, arī tie ir nākuši par labu migrējošiem putniem, jo tās ir vietas, kur viņi uzturās migrācijas laikā, lai barotos. Un pavasara migrācijas laikā šis te maksimums gulbjiem ir marta vidū, zosīm aprīļa sākumā. Tas ir tas, ko šobrīd mēs pēc pētījumiem un pēc datiem redzam. Ja vien kaut kas kardināli nemainās, tad tajā brīdī ir pīķis, tās ir 2-3 nedēļas, kad ir visā valstī pīķis, un kad arī, tā kā, ja lauksaimnieks plāno kaut kādus preventīvos pasākumus ar biedēšanu, šaušanu, braukāšanu gar lauku vai vēl visu kaut ko citu, tad jārēķinās, ka uz šo periodu ir kādam tas viss būs jādara, jo no pieredzes arī, pirmajos gados, kad mēs devām šīs te atļaujas zosu ieguvēji, tad arī tas pieteicēju skaits bija lielāks. Jā, tā procedūra un atļauju iegūst process, viņš ir sarežģīts un ķēpīgs, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs viņus varam izsniegt, nepārkāpjot nekādas nosacījumus un Eiropas Savienības šos te putnu direktīvas prasības, neriskējot iedzīvoties arī tiesvedībās. Bet, saprotot, ka tas nav tik viegls darbs un ne visi zemnieki vienlaicīgi ir mednieki, ne visiem ir iespējas arī tos medniekus noalgot uz 24 stundām un katru dienu, tad ir jārēķinās un jāsaprot, ja šādu pasākumu ievieš, tad ir jāparedz, kad ir kāds cilvēks, kas to arī visu laiku darīs, jo izņemt atļauju un cerēt, ka mednieks skraidīs visu laiku, tā arī nebūs, jo visbiežāk katrs dara savu darbu un pieslēgties var kādos noteiktos brīžos, tikai visbiežāk brīvdienās. Jā, šeit attēlā ilustratīvi, tad kā pa dekādēm šie te migrācija izskatās. Un attiecībā uz metodēm, tas pats, ko izmanto citās Eiropas valstīs, tas pats arī galvenokārt tiek izmantots Latvijā. Tiek kombinēts viss iespējamais, sākot ar droniem. Tad ir suņi, braucošas mašīnas pīpinot, cilvēki staigā, putnu biedēkļi, trokšņa lielgabali un viss iespējamais. Tas, ko vēl varētu ieteikt, ir kultūra maiņa un lauka izmērs, bet, protams, ieteikt jau mēs varam, bet mēs arī saprotam, ka lauksaimnieki dara savu darbu un rēķinās ar maksājumiem, ar to, lai būtu noiets, un mēs nevaram tagad pateikt, lai nebūtu postījumi, neaudzējiet ziemas rapsi, audzējiet tagad, kāpostus. Tos zosis mazāk ēdīs. Tādā veidā tas biznes arī nemainīsies. Līdz ar to tas, ko var, to tad arī katrs pielāgo. Jā, un kā jau es minēju, Lietuvā šobrīd tāda prakse ar atbaidīšanu nenotiek.
ar putnu šaušanu, un Igaunijā uzsāka, un Igauni šobrīd konsultējās ar mums par to, kā viņiem atsākt šo procesu, jo viņu gadījumā šīs tiesvedības ir sākušās, un viņi cīnās ar savu zaļo organizāciju nevalstisko sektoru. Nu jā, bet tas, ko es pašā noslēgumā gribētu uzsvērt, metodas var kombinēt, bet jāsaprot arī tas, kad mēģinot atbiedēt vienā vai otrā veidā zosis no laukiem ar cerību, ka būs mazāki postījumi pavasarī, jo rudenī tie postījumi noteikti ir krietni mazāki, ja vispār ir. Tad pavasarī, ja zos tiek iztraucēta vienā vietā no barošanās, viņai tā enerģija ir jāuzņem, lai viņa lidotu tālāk, viņa dosies uz citu vietu. Līdz ar to mēs tikai panākam to, ka tā zos varbūt neapēdīs vienu lauku, bet apēdīs citu lauku vai uzturēsies ilgāk. Un ja mēs gribam to problēmu risināt kompleksi, tad ir jādomā par tādām vietām kā kompensējošie lauki, kur tā saimnieciskā darbība ir vērsta uz to, lai būtu tur daudzgadīgie zālāji, vai es vienkārši domāju, ka diez vai būtu jēgpilnīgi speciāli audzēt zirņus vai rapsi zosīm, bet labāk zālājus. Tad tās ir vietas, kur zosis netraucēti barojās. Šajās riska zonās, ko mēs zinām, ka gadu no gada šie postījumi būs, tur tad attiecīgi lauksaimniekam tas viss tiek kompensēts. Un attiecīgi citiem zemniekiem šie te postījumi ir mazāki. Nu, tas ir tas risinājums, ko arī ornitologi piedāvā, ko ekologi piedāvā. Līdzīgi risinājumi ne gluži uz zosiem, bet, piemēram, uz kormorāniem tiek izmantot Vācijā, jo tur ir līdzīga problēma, kad kormorāni izēd zivju dīķus, un tur arī vienā vietā biedējot, viņi aizlido uz nākamo dīķi, un tad uz nākamo, un beigās rezultāta nav. Un tad tur arī ir tā sistēma, kad vienā dīķī nebiedē, visos citos apkārtnē biedē, putni dzīvo, izēd vienu dīķi, tas saimnieks saņem kompensāciju, pārējie var saimniekot. Nu, tad līdzīgi ir jādomā arī par tādiem mehānismiem attiecībā uz zosīm. Un tad arī samazināsies šis te zaudējuma apmērs. Un man jau liekas, ka svarīgāk ir nevis tā situācija, ka lauksaimnieks saņem kompensāciju, bet tas, ka viņš var izaudzēt ražu bez zaudējumiem. Tā kompensācija ir tad, ja tiešām viss ir nopostīts, diez vai cilvēks grib strādāt kompensācijas dēļ, bet drīzāk, lai būtu raža. Nu, lūk, līdz ar to, tas ir arī politiskā izšķiršanās vai valsts līmenī starp divām ministrijām, kāds ir gatavs uz šādiem risinājumiem iziet un viņus ieviest. Nu jā, šis ir veids, kā atbaidīt zosis, jo tīģerādas viņas nepazīst varbūt. Noslēgumam. Paldies! Paldies, Gita. Es tavu vietu galīgi neapskaužu, jo tu esi tā kā starp diviem dzirnakmeņiem. No vienas puses ir zaļie, kas sūdzās Eiropai un mums var sākties procedūras, un no otras puses ir lauksaimnieki un saimnieciskās darbības veicēji, kuri saskarās ar reālām problēmām. Man bieži klausoties diskusijas, rodās sajūta, ka ne gluži man, bet daudziem var rasties sajūta par to, ka lauksaimnieki sūdzas, viņiem viss ir slikti, un savukārt institūcijas stāsta, ir risinājumi, ir iespējas, bet netiek izmantotas, un tad beigās sanāk kā tādas divas karojošās puses, un man brīžiem liekas, ka kāds ir pazudis tulkojumā. Vai tu redzi tās iespējas šo diskusiju kaut kā veicināt, lai lauksaimnieks sadzirdētu un arī atrastos efektīvas metodas, lai tos problēmas risinātu? Es teiktu tā, ka viens ir tas, kad notiek publiskas diskusijas un kaut kādas sanāksmes, loģiski, ka mēs katrs esam savā pusē un kliedzam pēc iespējas skaļāk, pārspīlējot un visādi citādi izdaroties, lai mūs labāk sadzirdētu. Lai viena vai otra tā viedokļa grupa gūtu pārsvaru.
tas risinājums, ko es redzu, gan pie zosīm, gan pie aitām un vilkiem, tiem ir jābūt projektiem, kur ir iesaistīts kopā gan šīs te dažādās interešu grupas, gan kāda no valsts institūcijām, un tad tādā tandēmā strādājot, vienu otru uzklausot un redzot tās reālās lietas, kas notiek, tad arī var tos risinājumus gūt. Jo, tai pašā Igaunijā ir lieliski piemēri, kā viņi spēja tikt galā ar vilku postījumiem, tos samazinot, vai viņi nespēja tikt galā ar ornitologiem, un tad mums arī vajag to, skatu, kad mēs iziem ārā no tās savas viensētas un aizbraucam uz blakus valstīm, paskatāmies. Līdz ar to tādi kopēji, vismaz Baltijas valstu līmeņu projekti, tas būtu risinājums, un iesaistot visas puses. Un praktiski pamēģinot, notestējot šīs te metodas. Un tur gan tiešām es atkal atkārtošos iespējas ir dažādi Interreg projekti, ir vēl visādi projekti. Vienīgais ir tā problēma, ka nevienmēr valsts iestāžu, vismaz mūsu iestādes pusē, ir tā kapacitāte sarakstīt šos te projektu pieteikumus, uzrunāt un izdarīt. Bet varianti ir, iespējas arī ir, bieži vien pietrūkst kapacitāte. Cilvēku resursu ziņā vairāk, es domāju. Jo opcijas ir ļoti, ļoti daudz. Mēs neizmantojam visas. Tad es novēlu to, lai izdodās tās iespējas īstenot un rast tos risinājumus. Paldies tev liels!